Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas projektu. Tarifu līdzsvarošana nepieciešama, lai varētu uzlabot elektrības piegādes kvalitāti, samazināt pārtraukumu skaitu un ilgumu, kā arī nodrošināt ātrāku un lētāku jaunu pieslēgumu ierīkošanu, kas svarīgi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Juridiskām personām sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu par 10 līdz 25% un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru no 10 uz 40 un 60%. Tarifu struktūras līdzsvarošanas piedāvājums ir vērsts uz to, lai motivētu juridiskos klientus izvērtēt, vai pieprasītā elektrības jauda viņiem ir nepieciešama un tiek efektīvi izmantota. Juridiskiem klientiem, kas efektīvi izmanto pieslēgumu jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies vai pat samazināsies. Rēķina pieaugums sagaidāms mazāk efektīvajiem pieslēgumiem. Līdzsvarotie tarifi stāsies spēkā ar 2016. gada 1. augustu. Savukārt pirmos rēķinus klienti saņems septembra sākumā.